Nu, pirmais, kā es viņam teicu, atteiksimies no plova un soļanka. un salātus mainīsim vienkārši no majonēzes uz skābu krejumu uz vinegretām. Lai ēdienu nav pārcepts, un nekādā gadījumā mēs nepiedāvāsim karbonādes vai sašliks un tādas lietas. Man ļoti garšo karbonādi, arī garšo salātu, majonēzē un skābos kāpustus ar dillēm. Bet vienkārši tas bija kaut kas jauns un kaut kas vieglāks. Un es domāju, kā tu pats teici, te bija daudz cilvēku ar dažādiem dzīves spējām, te bija mākslinieki, te bija geji cilvēki, te bija muziķi un tā tālāk visu. Un vienkārši viņi bija gatavi uz kaut ko jaunu. Un ne tikai to pašu veco. Kulinārija un tas, ko cilvēki pasniedz, teiksim, ko cilvēki redz, manuprāt, tas vienmēr ir bijis, teiksim, tas ir tā kā būt tā kā balerīnai. Balerīnas un varbūt ar operā un tā tālāk. Tie cilvēki, kur darbojās, tas ir smags darbs, nemitīgi. Visu laiku aizkulisēs, neviens to neredz. Viņi redz tikai to gala rezultātu. Bet tā īstā dzīve, viņi nav kaut kas spožs vai kaut kas elegants. Viņš ir ļoti smags, grūts darbs, bez kultūras un bez sabiedrisko virtuvu darbiniekiem. Mēs arī būs daudz kas trūkt, bet mēs neesam zvaigznes. Mēs esam vienkārši normāli cilvēki, kuriem patīk strādāt, kur mēs esam lepni par mūsu darbu. Lai te būs oranžs un sarkans, te mums ir zaļš un te mums ir visādas krāsas. Ļoti jauki, ka jūs visi atnācāt, pagodināt Oziris. Man 2 reizes būs jārunā. Es neesmu bijis tāds publisks, teiksim, es publikā daudz nerunāju, nenoturu garas runas. Un noteikti jūs esat izsalkoši. Nejauši pirms, kad bija Ozirisam, kad izdeva grāmatu par Oziris vēsturi, Inta Lukīna un Rolands Lapuķi, viņi apdivi pārsteidz man, ka viņi bija sarunājuši, ka man būs šovakar manā atvaļinājuma laikā. Tieši nedēļa pirms man jābrauc apkārt uz mājām, palīdzēt, un es būtiski saku palīdzēt virtuvē sagatavot šos ēdienus. Principā viņi izdarīja visu to darbu. Es vienkārši absolūti fantastisks kolektīvs ar strādniekiem virtuvē. Kā jūs tik ātri salikāt, vai es ilgi runāju? Cik ilgi? Mēs diezgan operatīvi mēs sadalījām katrs, ko dara, un nē, viss ir kārtībā. Es neteiktu, ka ēdiens bija gluži, kas iesaistīja visus tajā brīdī. Es domāju, ka drīzāk ir tas, ka šeit visi, kā es teicu iepriekš, visi ar dažādiem dzīves stiliem un viss atnāc, un tā bija tāda sabiedriska vieta drīzāk. Cilvēki, protams, un interesants ēdiens, bet es līdzi neskatījos. Interesantākais bija, es domāju, ka viņi drīzāk bija tāda vieta, kur varēja sabiedrība satikties, kur bija kopējas intereses. Mēs īstenībā vienu pēcpusdienu pavadījām kopā Talentas ielā, viņa oriģināla restorāna, apdivi vienu pašu. Un man jāatzīstās, ka tā ir pirmā un vienīgā reize, kad es esmu dzēris alkoholu kopā ar Andreju. Un tas bija šausmīgi interesanti, jo vienīgais, ko viņš vēlēja, tas bija pēc tam, kad mēs pazinām viens otru maz kādu gadienu ilgāk. Viņš vienkārši vēlējās zināt, kas es esmu, un iedziļināties manā būtnē, manos dzīves mēķos un manā dvēselē. Es jūtos ļoti pagodināts par to. Neviens cits darbdevējs man nekad to nav darījis. Vienkārši grib zināt, kas tu tāds esi. Tas bija labi.